Sveicieni no Eiropas Revīzijas palātas. Šis ir noslēdzošais apkopojums par svarīgāko Eiropas Revīzijas palātas darba pēdējo mēnešu laikā. Pirmkārt, esam publicējuši vairākus interesantus lietderības revīzijas par atbalstu ekonomikai pēc Covid. Mēs analizējam ES pieeju valsts atbalsta noteikumu pielāgošanai pēc krīzes izaicinājumiem un aicinām uzlabot valsts atbalsta ietekmes novērtējumu uz konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgu, kā arī saskaņot valsts atbalsta noteikumus ar ES rūpniecības politikas mērķiem. Turpinājām arī darbu pie atvesļošanas un noturības mehānisma līdzekļu apguves. Neraugoties uz Eiropas komisijas un dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, pastāv risks nepaspēt saulēcīgi izmantot līdzekļus un nepabeigt plānotas reformas un investīcijas, tādējādi nesasniedzot plānotus mērķus. Savukārt, citā ziņojumā mēs analizējam dubultas finansēšanas riskus ES budžetā, kad viens projekts var saņemt finansējumu no dažādiem ES budžeta avotiem. Attiecībā uz ES ārējo un drošības politiku mūsu nesenā revīzija par migrantu integrāciju, ko finansē no patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda, parāda, ka šī fonda ietekme joprojām nav skaidra. Mēs piedāvājam ieteikumus, lai uzlabotu migrantu integrācijas pasākumu efektivitāti un lietderību. Saistībā ar dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu pētījam ES pārtikas marķējumus, kas bieži vien var būt maldinoši vai mulsinoši. Vai šis regulējums noved pie pretrunīga marķējuma un traucē veikt informētu izvēli. Lūkojam arī, kā atveseļošanas un noturības mehānisms veicina ES zaļās pārkārtošanas mērķus. Ziņojumā norādām, ka ir risks pārvērtēt šo ieguldījumu apjomu galvenokārt nepietiekamas pārskatu kvalitātes dēļ. Tas ir viss par 2024. gadu. Nākamais apkopojums sekos 2025. gada pavasarī.